Tradīcijas ir ļoti laba lieta. Ja sevišķi tās ir saglabājušās jau 21 gadu šeit, jauno sadzīves dalībnieku sacensības notiek jau 3. gadu desmit. Un tradīcija ir tāda lieta, ko var saglabāt tikai pateicoties entuziasmam. Tas nevar būt ne sevišķi obligāti, nekādam vienkārši darbs. Entuziasms un 32 komandas no visas Latvijas sabraukuši šeit, lai noskaidrotu, kuri tad ir labākie jaunie satiksmes dalībnieki. Lai noskaidrotu labākos, sacensību dalībnieki demonstrēja savas teorētiskās zināšanas ceļu satiksmes noteikumos un satiksmes drošībā. Tad viņiem bija jāsniedz pirmā medicīniskā palīdzība, kas bērniem nav viegls uzdevums, un izrādīja zināšanas par velosipēdu uzbūvi un tehnisko stāvokli, kā arī veica veselu lērumu diezgan sarežģītu velobraukšanas figūru. Cik jau tu gatavojies šīm sacensībām? Apmēram jau 1 semestris, no 2. semestra sāk tikai. Un kas tev vislabāk padodas? Nezinu, šī lēnbraukšana, laikam, tieši. Tā, meitenes, kas jums labāk sanāk? Klutīši, ceļu braukt pa klutīši. Tie tev negāžās, ja? Nē. Kurš teorijā ir stiprākais? Renāte, mūsu komandas kapteinis. Renāte, kur tu iemācījies satiksmes noteikumus? Skolotāji iemācīja. Mājās teica mamma? Palīdzēja mazliet. Tu arī riteni, kā brauc ķiver lietas? Nē. Es pa Melžiem pie Jūrmālas braukāju, bet pārsvarā tur nav velosipēda celiņi. Un tev kā draudzene prasīt, no kā būtu visvairāk jāuzmanās braucot ar riteni? No mašīnām, no autobusiem labāk uzgaidīja, kamēr viņi pabrauc garām. Tad. Man sanāca šodien vislabāk šī tāda trase, tur, kur bija jābrauc pa to dēli, pa tām pumpiņām. Un starp pumpiņām? Jā, starp pumpiņām, un tā, ka bija jāliecās, un pa tiem šķērs dēli jābrauc un jāapstājās. Tu gan tā kā cirkā māki braukt, ne? Jā. Tādus uzdevumus bez iepriekšējas trenēšanās pat pieaugušais nespētu izpildīt, ticiet man. Taču, lai cik jocīgi braukšanas uzdevumi nešķistu, tieši tādās situācijās ar velosipēdu mēs nonākam reālajā dzīvē. Piemēram, braukt pa apli, turot rokās auklas galu. Tas ir tieši tas pats, kas braucot ar riteni krustojumā, rādīt ar roku pagriezienu, vai ne? Viņi grib pamēģināt, kā tas ir braukt ar riteni, pievarot šķēršus, kas nav cirka triks, bet kas ir vajadzīgs uz ielas pēc tam. Protams, viņiem ir interesi arī, kādas ir manas satiksmes noteikumu zināšanas. Vai es varu jau visu izprast uz ielas, jo satiksmes noteikumos mēs nevis prasam atbildēt jā, nē, pareizi, nepareizi, bet izprast tās situācijas, kas viņiem būs uz ielas. Šogad cīņa starp labākajiem bija ļoti skarba. Piemēram, Aizputas komanda, kura saņēma vislielāko punktu skaitu individuālajā vērtējumā gan puikām, gan meitenēm. Komandai ļāva ieņemt tikai 3. vietu republikā, bet 1. vietu no 2. šķīra tikai 2 punkti. Iedomājieties, 2 punkti no vairāk kā 800 punktiem. Tas ir blīvāks rezultāts nekā basketbolā. Bet tieši tik pietrūka Baložu komandai, lai uzvarētu Kusas pamatskolas komandu Kusa 1. Kura tad arī pārstāvēs Latviju 29. Eiropas jauno satiksmes dalībnieku sacensībās Norvēģijā šā gada septembrī. Bērns, kas šobrīd ir nokļuvis līdz finālam, nerodas ne nedēļas, ne 2 nedēļas, tad tam ir jābūt ģēnijam. Protams, ir reizēm unikāli bērni, kas var nedēļas vai mēnešu laikā sagatavoties, bet šie bērni aug. Viņus mēs sastopam tad, kad viņi 4. klasē, sastopam šeit, tad, kad viņi ir 5. un tad, kad viņi 6. Viņu virsotne ir tik augsta, ka viņi jau varētu būt arī Latvijas izlase. Interesants fakts, ka Kusas komanda uzvarēja republikas sacensībās jau 5. gadu no vietas. Bet, lai saprastu lietas labāk, jāatzīmē, ka šajā konkursā drīkst piedalīties tikai 4. līdz 6. klašu skolēni, kas nozīmē, ka komandas sastāvs katru gadu ir cits, bet līmenis saglabājas. Tas norāda, ka skolā ir ļoti labs pedagogs, kurš spēja 5 gadus no vietas sagatavot labākos velosipēdistus valstī. Ka jauno satiksmes dalībnieku fórums ir noslēdzies un uzvarētāji zinām, bet es domāju, ka lielākais iegūms ir visiem tiem, kuri piedalījās. Tie tagad daudz drošāk jutīsies uz ceļa. Protams, ka skolā tu pagadam nemāci, bet vismaz tie, kam tas interesē, ir iespēja.